Par Jēzu mēs zinām no apustuļiem un praviešiem. Tas ir pirmavots. Jēzus ir stūrakmeņi, bet apustuļi ir dzīvie akmeņi, kas veido baznīcu. Kā mums apustulis Pēters savās vēstulēs atklāja žēlastības noslēpumus. Jēzus deva apustulim Pēteram lielu varu. Pēters staigāja pa ūdens virsmu, viņš bija blakus Jēzum, viņš bija acu liecinieks. Kā visums pakļaujas Jēzum. Un kā lai mēs kalpojam Dievam pēc žēlastības? Žēlastība ir pirmdziemto baznīcai, kas ir Kristus mācekļi. Žēlastība ir mācekļu baznīcā, Jēzus mācekļu baznīcā un nekur citur, lai tā varētu izaugt un būt pilnīga. Jābūt izredzētiem, jāpiedzimst no augšas, jābūt izredzēto baznīcā, jāņem savs krusts, jāglāb cilvēki, jāziedo savs laiks un līdzekļi, ir jābūt sirdsapziņai, ko mēs saņemam no Dieva vārda. Izredzētie ir goda cilvēki, kas dod piemēru citiem. Tie ir ticīgie, kas staigā garā. Mums jāuzmanās, lai mēs nenokļūtu burvestībā, bet būtu paklausībā, lai mēs nenokļūtu reliģijā, jo nepaklausība ir tas pats, kas burvestība. Mums jāuzmanās būt neapmānītiem, ka paši nekļūstam par cariem, bet pirmā vietā būtu Dieva vārds. Un arī mācītājs ir viens no žēlastības punktiem, no kā mēs ņemam piemēru. Dieva žēlastība ir samierināšanās, kā mēs dzīvojam.